Man mazmeita saka, garšīgākā akna pastiet pasaulē. Akna pastiet? Jā, viņa vienreiz man zvan vienu vakaru un saka, vecmāmiņa, es piegāju to leduskapi, man nemaz nav tavs akna pastiets ledskapī. Traģēdija. Traģēdija. Maizi cepu. Maizi. Tortes cepu. Nu, vienīgi ko vaks dara. Gaļas laikam visādas. Viesību galdas klāja. Sieras taisa. Sieras arī. Rojanas centrā Jāņos vienmēr taisa. Un es nemācīju neko, es esmu šausmīgs slinks cilvēciņš, nenormāls. Un nemācīju neko? Neko. Bet viņš vienmēr tā, man mamma taisīja tā, man mamma taisīja šito, tu neko nemāki. Mums pietība bija. Dievs, laikam, talantu man ir devis, garš izjūt laikam man ir, un vienkārši sāk. Un tā es sāku, un tā es darīju. Arī Adīt es iemācījos pietības pēc, es nebiju otrā sieva. Un viņš aizbrauc ciemot. Es biju, bet esi. Nu, es esmu otrās. Jā. Aizbrauc ciemot pie maz draudzenes, tā gaidīja pirmo bērni, viņu uztaisīja uz pūriņu bērniem. Visu nodīju, sašūs, visu pat pēdējiem sīkumiņam. Viņš tā, man pirmā šuva un adīja, visu, ko taisīja meitēns, gan neko nemāku. Nemāku? Labi, nemāku. Spītība, iemācīja visu. Nu, beidz, rudeņos vienalga dārzi zālēs, jo es ravēju tikmēr, kamēr, lai viņš izaugtu. Un pēc tam man nepatīk, un es to nedaru. Es 30 rādos varu stāvēt pie plīts un cept un vārīt, bet neliecina man iet dārzā. Bet es esmu slinka, un man ļoti patīk tā, ļoti novienkāršot visu tā, lai nebūtu sarežģītu. Kaut gan neviens man patīk knipelēt taisni visu kaut ko tādu. Pie mūsu mājā brokas, ļoti vienkāršs. Mums ir tā privileģija, ka mums vienmēr mājās ir kaut kāda desiņa, kaut kāda gaļiņa, nu kaut kas vienmēr mums ir žāvētgai, svaiggai, nu kaut kas ir, ja. Viens no tādiem iecienitiem mums ir izcepa omletīti, un vai nu ietina desu iekšā tajā omletītē. Ietina iekšā, jā. Vai tur, piemēram, vakar bija kaut kā cepta vistiņa, tur viss stildiņš pusīt palika pār to, ietina vakardienas kotletīti, un kaut ko ietina viņā iekšā, pārkājas ar zaļumiņiem un vēl kādu. Ko visi mani draugi, visi zina un vienmēr prasa, kad es vārīšu, ir frikadeļu biežu zupa. Šausmīgi garšīgi. Un tikpat vienkārši. Bietīts izvāra atsevišķu, vāra ātro frikadeļu zupu, kartupelīši izvārās, frikadelītes iekšā, beigās vārīts rīvēts bietis klātī un zupa gatava. Ātri, forši, garšīgi. Pat tie, kas neēd bietis, šito zupu visādi. Kā tā es manīs vislabāk? Visvienkāršāk. Visvienkāršāk. Uzvāra pienu, es apmēram tā uz litru pienu, 6 sodzelt mums arī vēl cukuriņu, apmēram tā. Nu, ka piens tā kā taisās, to oliņu tā kā sāk skāpt uz augšu, tad to oliņu, viņš pieliek klāt to pienu, lai viņš līst. Nu, ielē iekšā, skatās, lai viņi tā kā, vēl, tagad, tūliņ, tikai neuzvārās, taisam pārstaņās. Nu, un viss. Šausmīgi vienkārši. Man viss ir vienkārši. Tie, kas saka, nevarēs trekam, nevarēs gaļu, nevarēs to, nevarēs šito, es nezinu, mēs savu pēdējo 10 gadu laikā 2 reizes bijām pārbaudījām cukurs un holesterīns, mums teica, kā jauniešiem. Un abiem pilnīgi vienādi. Tas lūkamas nav. Jā, nav. Nu, mēs tagad cerām, ka mēs... Nu, ka jums izveidosies ar laiku tas plāns, jā? Jā, par to mūžu mums tur tā sarunas notiek. Ja mēs tur dosim, tad viņi noteikti to darīs. Kā savu pieredzi, kas viņai ir atdos gan, tur jau ne tikai jaunās, arī gados... Ja kurš varētu nākt? Jā, tieši lai parādīs. Es tev siltu viņai. Bet es arī... Visu ar rokām sacilās samājas, lai būtu reļu krāsni iekšā un kolosā. Cepešu krāsnes nav tāda vietojama patreiz. Es esmu tā, tomēr jaunlaicīgā saimniece, jā, es arī maizīti cepelētiska, jā. Mums ir īstā maizes krāsnes arī. Tā tiks restaurēt un darbināt. Tā tiks darbināt, ka es dabūšu labu rupmaizi recepti, es sākšu ar rupmaizi cepi, bet reiz tagad tikai paltmaizīti cepi. Galvenā.